Sveicināti aizsākot jaunu nedēļu. Arī šonedēļ ir jums kopā Kurzemes televīzija. Šokar studijā Gonda Purniece. Ventspilī aizvadīts ar Eiropas Savienības kohēzijas fonda palīdzību realizēto projektu Atvērto durvju dienas. Interesantas un izsmeļošas ekskursijas bija piedāvātas uz 2 Ventspils uzņēmumiem. Atdzaužošanas un attīrīšanas staciju varēja arī vērot uzņēmumā Ūdeka, bet labiekārtošanas kombināta atkritumu saimniecība aicina aizbraukt tālāk uz Vārus pagastu Pēntuļiem. Diemžēl pašvaldības uzņēmuma darbinieki šīs ekskursijas bija sagatavojuši velti. Neieradās gandrīz neviens apmeklētājs. Iespējams, ka ventspilnieki zina visu par visu. Eiropas Savienības kohēzijas līdzekļi ir viens no 4 finansējuma struktūra fondiem, kur uzdevums ir tautsaimniecības tālākā attīstība. Atvērto durvju dienas tika organizēts, lai iepazīstinātu ikvienu ar jau realizētiem projektiem. Ūdens piegādes uzņēmums Ūdeka Ventspilī darbojas jau no 2000. gada. Šogad laikā kilometriem uzbūvētas ūdensvada līnijas, bet tas nav vienīgais, kas izdarīts. Apkārtējā vide uzlabojās, jo tiek ne tikai izbūvēts kanalizācija un ūdensvads, bet arī sakārtotas ielas, infrastruktūra kopumā. Un tāpat ir arī darba vietas cilvēkiem realizējot projektu, jo kādam jau tas projekts ir arī jāpild, ne tikai uz papīra lapas jāuzraksta. Atvērto durvju dienās ventspilniekus gaidīja atdzaužošanas stacijā. Daudz vēl atceras tos laikus, kad no krāna tecēja rūsas krāsas ūdens. Tieši šī stacija, kas tika atvērta 2005. gadā, ventspilniekus atbrīvoja no dzelzs piemaisījumiem dzeramajā ūdenī. Ekskursija sākās no dispečera punkta. Ekrānā mēs redzam to, kā strādā sūkņi, un tā viss tas ūdens ieguves process, kā ir. Un šie ten 3 zīmējumi, tumši zilie, tās mums ir aizmugurē esošās ūdens tilpnes, kurās glabājās tīrais ūdens. Dispečers, kas atrodas visu laiku, 24 stundas diennaktī, un arī ir dežūrējušie strādnieki, kas arī atrodas 24 stundas diennaktī un apkalpo pilsētu. Tas patiesībā ir tā, ka viņi neveic avārijas gadījumā, viņi var arī noslēgt ūdeni. Un tagad salīdzināsim ūdeni, kas pievadīts līdz stacijai. Neapstrādātam ūdenim pieļaujamā norma pārsniedz dzelzs sastāvu 1,6 mg uz 1 litru. Savukārt mangāns 0,21 mg uz litru vairāk kā pieļaujams, un tāpat ar amoniju 0,08 mg vairāk. Pēc attīrīšanas lūk kāds ir Ventspils ūdens. Ja standarts paredz 0,2 mg uz litru, tad realitātē dzelzs ūdenī ir tikai 0,18 mg. Savukārt mangāna pieļaujamā norma ir 0,05, un realitātē tas ir tikai 0,24 mg uz 1 litru. Savukārt amoniju izvērtējot, pēc pieļaujamās normas tas varētu būt 0,5 mg, bet realitātē tas vien ir 0,06 mg uz 1 litru. Viņš aiziet uz aerācijas baseinu, kur arī jūt arī bagātināts ar skābeklu, aerācijas baseins, un pēc tam aizplūst uz filtriem, un no filtriem ir tīrais baseins. Šeit arī atrodas. Viss attīrīšanas process ir slēgts process, un ka cilvēks nekur un neviena baktērija un neviens klāt netiek, ka viss ir noslēgtā telpā un ka nav jāsatraucās par to, vai, teiksim, pēc attīrīšanas kaut kas nenotiks, ūdens nepiesārņosies, tad ne, šie baseini ir slēgti un varam būt droši. Bez tīra ūdens nevar turpināt dzīvi ne cilvēki, ne dzīvnieki, pat ne istabas augi. Ūdensvadā esošā ūdens kvalitāte ir tas, ar ko uzņēmums lepojas. Tīrs ūdens, tīrs dzeramais ūdens, jā, ka mums nav jāiet uz veikalu un jāpērk veikalā ūdens, bet ka mēs varam civilizēti, kā visās Eiropas Savienības valstīs, atvērt mājās ūdens krānu un padzerties ūdeni no krāna, jo ūdens ir viena no svarīgākajām lietām, kas cilvēkam ir vajadzīgs, lai dzīvot un izdzīvot un lai nodrošinātu savu eksistenci un vispārēju. Ekskursija Atvērto durvju dienā filma un atbildes uz jautājumiem bija pirmā programmas daļa. Varēja apskatīt arī notekūdeņa attīrīšanas staciju. Bet, lai arī kāda būtu piedāvātā programma, ventspilnieki interesi tā neizpelnījās. Ieradies bija tikai viens interesents. Gonda Purniece, Julija Kustenko, Mareks Stumļanīs, Kurzemes televīzija. Netālu no Ventspils Vārves pagastā rit projekta sadzīves atkrituma apsaimniekošana Ventspils reģionā 2. kārta. Poligonā Pēntuļi plānots izveidot sadzīves atkritumu priekšapstrādes cehu
ar atkritumu presi, kur tehnoloģiskā procesa rezultātā iegūtu ekoloģisku kurināmo un biogāzi. Kopš poligons darbojas un aizvieto veco izgāstuvi, kas reiz darbojās vienkārši norobežotā laukumā, ir pagājuši 8 gadi. Šogad laikā uz papīra esot paredzēts precīzs atkritumu daudzums, ko izmet pilsētnieki. 160 tonnas aizpilda pirmās šūnas. Šeit nonāk arī 8 kuldīgas pagastu atkritumi, Alsungas novads un kuldīgas komunālais uzņēmums arī ved savus atkritumus uz šeit. Jo to paredzēja reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns. Mēs bijām pirmie faktiski. Mēs daudz lietas nevarējām paredzēt, no mums daudz mācījās. Šobrīd Pentuļos notiek aktīva celtniecība. Eiropas Savienības direktīvas paredz atkritumu priekšapstrādi, tāpēc tiek uzstādīts jaunas tehnoloģijas, kas darbosies 3 etapos. Darbi jāpabeidz līdz 13. decembrim. Kā rezultātā tiks iegūtas 2 frakcijas biomasa un sausā frakcija. Sausā frakcija būs kā izejmateriāls kurināmā materiāla RDF ražošanai, bet biomasa mēs iegūsim gāzi, ko dedzināsim lāpā, un pēc tam pārējo daļu kompostēsim. Kas notiks 1., 2. un 3. ciklā, izstāstiet? Pirmajā ciklā mums notiks, šeit būtu pats priekšapstrādes cehs ar pieņemšanu, kur tiks uzstādīta prese, kurā tiks sadalīta šī atkrituma, kur sausā frakcija patreiz tiks nogādāta atpakaļ šūnā, bet mitrā frakcija tiks transportēta uz šīm cisternām, kurās notiks saprotamā valodā sakot rūkšanas process, no kuras rezultātā cisterna augšas tiks pārklāts ar membrānu, no kurām tiks savākta biogāze, kas degs lāpā, un sausā frakcijas atdalītā sausā daļa tiks nogādāta zem šī redzamā jumta, kas ir sektais kompostēšanas laukums. Paredzēts, ka daļa biogāzes ar tās sastāvā esošo metānu tiks sadedzināta lāpā, un biogāzi teorētiski varot izmantot. Piemēram, ko varētu darīt ar tādu biogāzi teorētiski? Teorētiski ražot kaut vai elektroenerģiju, kāda pieredze ir gan Liepājā, gan Getliņos. Vai mums pietiks šis gāzes apjoms, tad to viss rādīs laiks arī tāda šī dedzināšana lāpā. Patreiz mēs domājam arī ka viena daļa gāzes mēs izmantosim arī iekšējām apkurs vajadzībām. Kā tas izdosies, visu to redzēsim. Ventspilnieki bija viena no pirmajiem, kas meklēja savu pilsētas atkritumu uzglabāšanas ceļu. Tagad modernu poligonu uzbūvēt arī Valmierā, Rīgā un Liepājā. Izmantojot Eiropas Savienības līdzfinansējumu, poligona attīstībai paredzēta arī 3. kārta, kas palīdzētu dabai draudzīgas uzglabāt ķīmiskās vielas, plastmasu un mājasemniecības atkritumus. Ventspilī daudzus gadus darbojas arī atkritumu šķirošanas punkti. Pie mājām ir konteineri, bet viens no interesantākajiem risinājumiem ir no Bulgružiem uzbūvētais slēpošanas kalns. Gonda Pūrniec, Marika Sumļenīs, Kurzemes televīzija. Pirms 15 gadiem uzņēmums Ventspils Reis uzsāka pasažieru pārvadājumus pilsētas un starppilsētu maršrutos, un jau 6 gadus uzņēmums rīko profesionālās meistarības konkursu. Tas noslēgsies oktobra beigās, bet rīt noritēs konkursu 3. kārta. Ventspils auto pārvadātājs uzņēmums Ventspils Reis turpina tradīciju, noteikti labākos un precīzākos šoferīšus rīkojot profesionālās meistarības konkursus. Konkursu 3. kārta tiks aizvadīta šonedēļ. Iebraukšana boksā, uzbraukšana uz bedres, precīzi piebraukšana pie pieturas vai gabarīta ievērošana, arī šķēršļu apbraukšana. Tās ir lietas, ko nāks darīt arī ikdienā. Konkursā manevri notiek slēgtā teritorijā, bet teorētiskais tests palīdz atcerēties ceļu satiksmes noteikumus. Varētu tiešām runāt jau par tradīcijām, jo 6. gadu mēs dodam mūsu autobusu vadītājiem apliecināt savu profesionālo meistarību, jo principā jau tā ir, kad pasažieris iesēdoties Ventspils Reisa autobusā, uztic savu dzīvību autobusu vadītājiem, un gan viņam, gan mums jābūt pārliecībai, kad autobusu vadītājs spējas rīkoties adekvāti sarežģītākajās situācijās. Viena lieta ir uzvarēt konkursā, bet tikpat patīkami ir arī piemaksas pie algas. Testēšanu izgājuši 80 transporta līdzekļi. Lai katrs varētu piedalīties, konkurss tiek rīkots 3 etapos. Šodien ir tikai Ventspils Reis, jo tās ir mūsu iekšējais konkurss, bet uz autotransporta darbinieku dienu, septembra beigās, mēs aicināsim ciemiņus, kā tas jau tradicionāli mums ir. Mums kurzemnieki parasti tuvākie vienmēr atbraukuši ciemos, un kādreiz arī kāds no tālākiem ciemiņiem. Un mūsu autobusu vadītājs sacentīsies ar pārējiem arī un apliecinās savu meistarību. Es esmu tāds viduvējs vadītājs. Pēc augstām vietām es ne.
vienkārši strādāt. Jaunie taču, viņi taču nesalīdzinām ir pārāki pa mani gados jau, prasmē. Bet es esmu jau veterāns taču, nu kur? Es nevaru ar tiem sacensties, un nemaz nedomāju ar viņiem sacensties. Nu, taču tā taču ir dabīgi, jūs taču pat to saprotat. Cilvēks, kas jau ir mūža norietā, nevar sacensties ar jauniem puišiem, kuri ir virsotnē, dzīves virsotnē. Bet kā tā pieredze? Nē, tas pieredze ir viena lieta, bet spējas ir cita. Augstāk par sevi nevar uzliekt. Alberts uzņēmumā strādā jau 45 gadus. Šoferu konkursā uzrādīts viens no labākajiem rezultātiem. Šādi konkursi ļauj Ventspils reisu vadībai novērtēt savu darbinieku profesionālo kompetenci. Tas izkristalizējās sarunās ar mūsu ceļu satiksmes noteikumu pasniedzēju, ar Ingu, kad agrāk teica, kāds nezināja, kā varbūt pareizi izbraukt tur Ventspils apļus vai vēl kādas varbūt sarežģītākas ielas, tad teica, brauciet aiz satiksmes noteikumu mācību mašīnas, Tad tagad saka, brauciet aiz Ventspils reisu autobusu, jo autobusus vada profesionāli autobusu vadītāji. Viņi zina, kā pareizi izbraukt, un no viņiem var mācīties. Un tas, protams, tas uzliek papildus slogu mūsu autobusu vadītājiem, papildus atbildību. Es ceru, ka viņi to iztur. Līdzīgi autovadītāju profesionālās meistarības konkursi notiek arī Vācijā un citās valstīs, bet Latvijā būtu liederīgi atjaunot autovadītāju dienu, kā svinam dienu kalendārā spriež Lieģis. Šogad uzņēmums Ventspils reiss atzīmējis 15 darbības gadu jubileju. Uzņēmumam veltīta izstāde joprojām apskatām Ventspils autoostā. Gonda Porniece ir Irina Kurganoviņa Žodziņš, Kurzzemes televīzija. Te bija robežsardze, robežsardzes policija, kā es saprotu, viņi notvēra noziedznieku. Un pēc tam bija kinologa suns, kas skatījās, lai nebūtu tam aizturētam narkotikas. Iespaidīgi bija? Jā, baigi. Tā kā 3D filmās. Interesanti. 2010. gadā Latvijas robežsardzes Ventspils nodaļa pirmo reizi norganizēja atvērto durvju dienas. Pirms 2 gadiem uzsākto tradīciju atkārtoja arī šoruden, lai parādītu galveno robežsardzes uzdevumu – sargāt valsts sauszemes un ūdens robežu. Šodien tika demonstrēts, kā Ventspils pārvaldes apskats un kontrolas nodaļa personāls, kas ir speciāli apmācīts cilvēku aizturēšanā, demonstrēja savu darbību tīri praksē, bet mācību nolūkos, nereāli. Reāli tas lai paliek. Un tālāk tika demonstrēta arī kinologu darbība, kas ir visai veiksmīgi gan Ventspils ostā, gan arī Liepājas ostā izstrādājuši. Lai izglābtu cilvēkus vai kuģis jūrā, pašiem glābējiem ir jābūt labi sagatavotiem, apmācītiem, jāzina transporta līdzekļi un sakari. Mūsdienās glābšanas operācijas grūti iedomāties bez dežūrējošā helikoptera. Dežūrējošie piloti Ventspilī gatavi izlidošanai 10–15 minūšu laikā. Principā ir bijuši gadījumi, ka mēs esam izlidojuši 3 minūšu laikā pēc signāla saņemšanas. Apkalpe atskrien, helikopters pēc 3 minūtēm jau izlido tieši uz notikuma vietu. Ārpus darba laika, tātad, ierašanās laiks, ja mēs neesam uz vietas, tad ir līdz 2 stundām, bet parasti tas ir ātrāk, kaut kur pusstundas 40 minūšu laikā apkalpe ierodās, sagatavo helikopteru un izlido. Helikopters var palīdzēt gan konstatēt kontrabandu, gan nelaimes gadījumu. Pats tāds spilgtākais varbūt piemērs ir, kad mēs izglābām sievieti, kura bija 4. dienu maldījās Teiču purvā ogotāja. 3 naktis viņa bija pavadījusi purvā. Mēs viņu atradām un izglābām. Vēl mēs nevarējām veikt darbus ar viņu, mēs vienkārši izglābām citā veidā, neizmantojot viņu. Mēs praktiski gandrīz vai nosēdāmies purvā, purvā nosēsties nav iespējams, helikopters nogrims, vienkārši karājāmies virs purva un, kolēģis izlēca, aizskrēja, atnesa sievieti un mēs viņu izvedām drošībā. Pagājušajā gadā Irbes jūras līcī tika atklāts konteiners ar narkotisko vielu – 24 kg hašiša. Bet cilvēku jūrā atrast nav tik vienkārši, skaidro robežsardze. Ja viņam nav nekāda glābšanas aprīkojuma, tad viņu saskatīt uz jūras, ja jūra ir nemierīga, ir ļoti grūti. Ja viņš ir glābšanas starpā, kuri parasti ir spilgtās krāsās, tas jau atvieglo. Ja viņam ir kādi glābšanas līdzekļi, signalizācijas, pirotehnikas, tad jau vēl vieglāk. Bet praktiski pat laivu nav viegli atrast jūrā, bet cilvēku ir vēl grūtāk. Robežsardzes atvērto durvju dienās Ventspilī viss varēja apskatīt.
daudzveidīgo ekipējumu, un Ventspilniekiem tika piedāvāta pat kuģu parāde. Gonda Porniece, Irina Kurgānova, Viņš Žodziņš, Kurzemes televīzija. Divas dienas Ventspilī viesojās Jūrmalas pašvaldības pārstāvi. Viesti tikās ar domas speciālistiem no arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas, projektu ieviešanas nodaļas un citiem. Mēs esam Ventspilī ieradušies Eiropas projekta ietvaros kapacitātes stiprināšana pašvaldībās. Atbraucām gūt pieredzi Eiropas projektu ieviešanā tieši būvniecībā. Jūrmalas pašvaldības pārstāvji iepazinās ar objektiem, kas būvēti vai rekonstruēti piesaistot Eiropas Savienības līdzekļus. Viss sākās ar tirgus laukuma apskati. Es domāju, ka mani kolēģi ir ļoti labu pieredzi guvuši un viņiem, kā saka, daudz ierosmes radās, kā varbūt savu darbiņu labāk veikt. Un es domāju, ka mēs esam ļoti apmierināti ar šo pieredzes apmaiņu. To, ko mēs redzam, tiešām prieks par jums, vai ne? Mēs arī varētu vēlēties tikai, lai mums būtu tāda iespēja arī tik daudz piesaistīt Eiropas finansējumu, kā tas jums jau izdevies līdz šim. Jūrmalas domai nav iespējams izmantot tādas iespējas kā Ventspils domai, tā kā tā neatbilst atsevišķiem kritērijiem, saskaņā ar kuriem iespējams pretendēt uz finansējumu iegūšanu. Mēs nedabūjām to naudiņu, ko saņēma pārējās lielās pilsētas. Tā bija policentriskās attīstības aktivitāte, un tur tādas ļoti lielas apjomas ziņā liels finansējums tika piešķirts šīm pilsētām. Mēs viņas tiešām nedabūjām. Tāpēc, ka Jūrmalā ir ļoti labi rādītāji, tad teritorijas attīstības indeks, kas mums ir vislielākais starp Latvijas lielajām pilsētām. Diemžēl tā ir, mēs ne uz ielu būvniecību nav izdevies. Mums šobrīd, būtībā pirmais objekts mums tikai ies. Bet jums, es skatos, iet viss pilnā sparā, tieši iela rekonstrukcijas arī. Amatu mājā viesus sagaidīja mācības senajā mācību klasē. Viss notika atbilstoši senajām skolas tradīcijām. Gita Mārtiņsone, Tatjana Saksaganska, Viņš Žodziņš, Kurzemes televīzija. Visās Latvijas skolās aizrit jau otrā mācību nedēļa, bet uzsākot šo mācību gadu, Ventspils pašvaldība pasniegusi 12 pedagoģiskā darba inovācijas fonda diplomus. Pedagoģiskā darba inovācijas fonds Ventspilī tika izveidots 1995. gadā, lai godinātu pedagogus, kas savā darbā izmantojuši radošu pieeju un dažādus jauninājumus. Fonds atbalsta pedagogus grāmatu, metodisko materiālu izdošanā, kā arī viņu audzēkņi piedalās valsts un novada mācību olimpiādēs. Šogad uzslavas tika skolotājiem, kas lieliski sagatavoja 12. klases audzēkņus valsts centralizētajiem eksāmeniem. Diplomus saņēma matemātikas skolotāja Maira Ozola no 4. vidusskolas, angļu valodas skolotāja Maruta Koha no 1. ģimnāzijas, latviešu valodas un literatūras skolotājas Ilza Liepiņa, Gunita Smiltiņa Apine un Benita Zaķa no 1. ģimnāzijas, matemātikas skolotāja Aleki Tājeva no 2. vidusskolas, angļu valodas skolotāja Laila Freiberga no 4. vidusskolas, latviešu valodas un literatūras skolotājs Armīta Bērskalna no 4. vidusskolas, bioloģijas skolotāja Rina Ivana no 1. ģimnāzijas, matemātikas skolotāja Ruta Dubra no 1. ģimnāzijas, krievu valodas kā svešvalodas skolotāja Marina Čigārina no 6. vidusskolas un angļu valodas skolotāja Ilona Ivanova no 1. ģimnāzijas. Tas nav tikai mans nopelns, jo es šos skolēnus izglītoju jau pāris gadus, un tas ir bijis regulārs darbs. Un es domāju, arī tie, kas eksāmenos tika novērtēti ar šiem augstākajiem līmeņiem A un B, arī, ka tā nav nejaušība, ka tas ir vienkārši rezultāts viņu darbam, kopējam darbam, varētu tā teikt. Skolotāju un skolēnu. Ziniet, es domāju, ka iemesls mūsu kopējam sasniegumam ir pirmkārt tas, ka es mīlu savu darbu un uzskatu, ka matemātika ir ļoti interesants priekšmets. Ar skolēniem centāmies iepazīties ne tikai ar tām tēmām, kas ir iekļauts matemātikas programmā, bet arī ar citām. Viņi pildīja atjautības uzdevumus un mazus pētnieciskus darbiņus. Otrs panākuma iemesls ir tāds, ka jaunieši izrādījās talantīgi un bija ieinteresēti mācību procesā. Strādāt ar viņiem patiešām bija ļoti interesanti.
Par sagatavošanu pirmajai starptautiskajai olimpiādai filoloģijā Maskavā un iegūto 2. vietu apbalvoja krievvalodas un literatūras skolotāja Nina Sjurko. Savukārt goda diplomu no Izglītības un zinātnes ministrijas par ieguldījumu darbā ieguva pirmās ģimnāzijas angļu valodas skolotāja Svetlana Ālīte, kas jau devusies pelnīt atpūtā. Pēc sēdes patīkamās daļas bija jāpievēršās arī problēmām, jo mūsdienu izglītības sistēmai nepieciešamas reformas. Galvenā jau sanāksmes būtība ir patiešām apspriest tos jautājumus, nedaudz par to, kas ir pagājušā gadā veicies, ko mēs gaidām un kas mums nepieciešams veikt šajā mācību gadā. Un, protams, kā jūs zināt, pašlaik arī viss izglītības sistēma, arī saturs atrodas tādā patstāvīgā izmaiņu procesa, gaidījumos atkal ir nelielas izmaiņas saturā un izglītības saturā. Tagad tās ir reformas, jūs labi zināt, kā mums sokas, bieži vien tās ir tāds sasteigtas un nevienmēr pārdomātas. Sanāksmē piedalījās arī Rīgas Stradiņu universitātes dekāna Ilga Kreituse un Ventspils augstskolas rektors Jānis Eglītis. Gita Mārtiņsone, Irina Kurgārnova, Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija. Aizvadītajā nedēļas nogalē daudzvietā Eiropā un arī Latvijā tika pacelti Eiropas kultūras mantojuma dienu karogi. Latvijā atklāšanas pasākums aizvadīts tieši Ventspilī, jo šī gada kultūras mantojuma diena tēma ir ūdeņi. Tieši Kurzemē varēja apmeklēt visvairāk objektu, kuriem kultūras dienu laikā tradicionāli tika atcelta apmeklējuma maksa. Latvijas jūras krasta līnijas garums ir gandrīz 500 km. Un kamēr zem vēl nebija pārklājis ceļu tīkls, kuģošana pa ūdeņiem bija ērtākais kravu pārvadāšanas veids. Apzinoties, cik liela vēsturē bijusi nozīme jūrai, ezeriem un upēm, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija par šī gada Eiropas kultūras mantojuma dienu tēmu izvēlējusies tieši ūdeņus. Bet kultūras mantojuma dienas oficiāli tika atklāts pie jūras Ventspils pilsētā. Mēs jau pirmām kārtām vairākus gadus piedalāmies kultūras mantojuma dienu pasākumos un esam piedalījušies gan dienās, kas ir bijuši veltīts industriālajam mantojumam, gan arī citos pasākumos. Tā kā sadarbība arī ar Valsts pieminekļu kultūras aizsardzības inspekciju mums ir ļoti sena un ļoti stabila. Es pat teiktu, ka tās ir partnerattiecības, jo mēs esam risinājuši kopīgi daudzus jautājumus un kopīgi daudzus jautājumus esam atrisinājuši. Ventspils ir ostas pilsēta, Ventspils ir tā vieta, kur kultūrvēsturisko mantojumu saglabā pietiekoši izprastā veidā. Ir daudz, kas izdarīts. Ventspils var lepoties ar savu kultūrvēsturisko mantojumu. 50 Eiropas valstīs, kas parakstījuši Eiropas konvenciju, ik gadu norit līdzīgi pasākumi. Tā ir iespēja bez maksas vērt durvis izciliem kultūras pieminekļiem, kur ikdienā bieži vien apmeklētājiem nav pieejami. No 8,5 tūkstošiem valsts aizsargājumu kultūras pieminekļiem, protams, ne visi ir aplūkojami ikdienā, ne pie visiem var piekļūt un ne visi ir saglabāti tādā stāvoklī, lai tos varētu baudīt, izprast un no tiem bagātināties. Mēs šogad pabeidzām tāda ievērojama objekta kā Ventspils Livonijas ordeņa pils restaurācija. Dami kungs griezās pie pašvaldības ar priekšlikumu šī gada Eiropas kultūras mantojuma dienas Latvijā organizēt atklāšanas pasākumu tieši pie mums, un mēs tam piekritām. Eiropas kultūras mantojuma diena iniciatora bija Francija, kur 1984. gadā, kad kultūras ministrs bija Žaks Lanos, Francijai radās ideja rīkot atvērto durvju dienas. Tāds bija sākotnējais nosaukums. Eiropas padome atzina, ka Francijas ideja ir ļoti attīstāma, jo ļaus iepazīties ar tādiem kultūras pieminekļiem, kur mazāk zinām. 90. gada beigās Eiropas padome nolēma piešķirt nosaukumu Eiropas kultūras mantojuma dienas, un viņas ir tik populāras, ka tās rīko jau 50 valstīs. Mūsu laikmetā, kad viss ir pakļauts globalizācijai, tas ir veids, kā paskatīties savā pagātnē un iespēja saprast kultūru dažādību. Kurzemē šajā nedēļas nogalē bez maksas varēja apskatīt milzums objektu. Papes, šlīteres, Užavas un Ovišu bāgas, izstaigāt kuldīgas tiltus un Liepājas promenādi, klausīties lekcijas par novadpētniecību Grobiņā un Kolkā, bet Ventspilī pirmo reizi apskatē tika atslēgts vecais Loču tornis. Ventspilī šobrīd fiksēti 57 valsts nozīmes aizsargājuma kultūras pieminekļi, bet vēl vairāk kā 100 tiek uzskatīti par vēsturiski nozīmīgiem. Viens no tiem – ostas Loču tornis, kur tuvākajā laikā pievienos aizsargājamo ēku sarakstam. Valsts aizsargājums kultūras piemineklis vispirms tā ir jāsaprot kā vērtības manifestācija. Tā ir kvalitātes zīme
Un, protams, šis status arī nozīmē saglabāšanas garantijas. Tātad valsts kaut kādā veidā rūpēsies un mēģinās panākt, lai šis objekts pēc iespējas ilgāk saglabātos nākamajām paaudzēm. Gonda Pūrniece, Inna Žodziņš, Kurzemes televīzija. Kultūras mantojuma dienās nereti kādai vietai tiek piešķirts kultūras pieminekļa status. Piemēram, Ventspils brīvoste ar lielu entuziasmu cenšas apsaimniekot savas senās celtnes. Ventspils brīvostes pārvaldījumā ir diezgan daudz kultūrai un vēsturē nozīmīgu objektu. Vai tas nav apgrūtinājums? Nē, tieši otrādi. Tas mums ir pagodinājums par viņiem rūpēties. Kas ir svarīgi, arī tāpat laikā viņi jau ir funkcionāli objekti. Līdz ar to, uzturot funkciju, mēs uzturam arī vēsturi. Jūs esat pat veidojuši tādus kā muzejus. Kāpēc? Vai tā ir tāda brīvostes iniciatīva vai vienkārši speciālistu talants? Tas ir drīzāk arī speciālistu talants, jo šī ideja pieder Pazņikova kungam. Viņš bija ovišu bākas uzraugs un ar lielu pieredzi darbā tieši bāku saimniecībā. Viņa entuziasms tam bija pamatā, un paldies viņam par to. Aicinu visus apmeklēt šo muzeju. Viņš ir ļoti interesants un pastāsta, kā notika vizuāla orientēšanās no senata līdz mūsdienām, jo jūrniekam jau nekas nav drošāks par to, ko viņš redz ar savām acīm. Ventspils brīvostes pārvaldes apsaimniekotās ēkas, ovišu un užavas bākas, arī loču tornis Ventspilī. Ja bākas ir atvērts apmeklētājiem katru dienu, tad loču tornis ikdienā ir slēgts, bet par godu Eiropas kultūras mantojuma dienām gaidīja viesus 8. septembrī sestdien. Man ļoti fascinē tas Eiropas kultūras mantojuma diena ideja, kad šajās dienās ir iespējams bez maksas aplūkot kultūras pieminekļus, kurus normāli ikdienā nevar redzēt. Loču tornis tautā saukts par balto bāciņu, un tā ir viena no pirmajām celtnēm, ko ierauga ceļotājs no jūras puses, ja iebrauc Ventspilī. Eiropas kultūras mantojuma dienu ietvaros turnī varēja uzkāpt līdz 4 pēcpusdienā, bez maksas. Šobrīd ir nodota dokumentācija Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai par loču torņu iekļaušanu aizsargājumu objektu sarakstā. Šis tornis raksturo mantojuma ideju, kaut uz brīdi atvērt līdz šim slēgtas, vērtīgas un nepieejamas kultūra vēsturiska objekta durvis un dot sabiedrībai iespēju paskatīties uz šīm vērtībām. Tāda ēka ir jūsu teritorijā. Ko tālāk? Tur ir pats tornis tiek izmantots un arī tagad tiek izmantots dažādā antenu uzstādīšanai. Un tās telpas, kas ir, kur agrāk uzturējās loči, mums ir boja apsaimniekošanas nodaļa, kas krāso, remontē jūras bojas un, protams, viņam šāda telpa noderēs. Ventspilī pirmais loču tornis tika uzcelts 1897. gadā. Līdz tam loči bāzējās Ventspils pilstornī. Taču Pirmā pasaules kara laikā tornis tika sagrauts, un tā vietā 1920. gadā uzbūvēja tādu kā pagaidu torni. Jaunais tornis tika nodots eksploatācijā vien 1934. gadam, tas bija tuvāk jūrai, bet uzcelts vietā, kur pirms laika bija skalojusies jūra. Tāpēc tornis tika aprīkots un stingri nostiprināts. Tam bija miglas tauris motors, spēcīgs grozāms gaismas stars, tālskatis. Pats tornis ir 20,4 metrus augsts un būvēts no ķieģeļiem. Kad loču tornis savas sākotnējās funkcijas beidza pildīt, to izmantojas hidrometeoroloģiskais dienests. Šobrīd joprojām tas noderēšot Ventspils brīvostē. Gonda Pūrniece, Inna Žodziņš, Kurzemes televīzija. Es no jums atvedos. Virszemes apraidē 22:10 rīt nepiedāvāsim ziņas krievu valodā. Šis rādījums izskanēs trešdien ierastajā laikā. Bet Kurzemes televīzija var skatīties arī atkārtojumos gan kabeļtelevīzijā Skatvis, gan interaktīvajā televīzijā 114. kanālā. Pagaidām visu labu!